Minhauzens cīnās godīgi un uzvar vienmēr nemelojot. Tas ir slavens mednieku festivāls, kas jau kuro gadu norisinās Latvijas ārēs. Šogad, kā jūs redzat, viņš norisinās mazliet padomju laiku tradīcijās, kā saka, 30 gadus pēc tam, kad viss beidzās. Nu tad skatīsimies, kā risinās Minhauzena otrā diena, neskatoties uz mazo rasinošo lietutiņu un vieglo rīta rasu. Es tik būtu šitajā labāk piedalīties. Nav vienkārši. Tātad esam pie tāda sacensību veida kā 4 draugi, gan arī kā remarkam bija 3 draugi, šeit 4 draugi. Lūksim tad vienu no tiesnesēm izstāstīt, kas šeit jādara ir. Tātad šeit ir, kad visi 4 cilvēki komandā nostājās, tās 2 meitenes, 2 puiši nostājās pie līnijas. Tad pirmais uzdevums viņiem ir izlīst cauri zem tīkla visur. Pēc tam galā tur ir 4 koki, kur viņiem 5 reizes jāapgriežās. Tad pēc tam ir jāpāriet pār krēsliem. Un ir jāpārlec pāri, un pēc tam ir vīriešiem ir jāizžauj drēbes, un sievietēm ir jāizsit naglas. Un tad atpakaļ? Jā, tad atpakaļ. Un tad skatās, kuram labākais laiks. Gribētu zināt, kas šajā sacensību veidā ir jādara, kas šeit notiek? Tā, šeit mīļotās sievas sakārto vīram līdzi somu uz mežu. Un tad viņai saraksts lapiņa, viņa apskatās, teiksim, kam tur būtu jābūt iekšā, vai no blašķītei, vai kārtīm, vai siltām zeķītēm vai bildītē, nu tad kā viņai veicās. Ļoti īsi un kodolīgi. Tātad ātrums un precizitāte. Tā, kā lai pasaka, man liekas, pareizākā pamatsievas iemaņa tā būtu apķērība. Ja vīrs pasaka, ka jābūt kārtīm, tad ir jābūt kārtīm. Iedomājies, ka tu aizbrauc uz medībām un tev nav līdz kārtis. Ko tu darīsi? Nu, principā braukšu mājās. Un? Nu, būs sūra saruna ar sievu. Tieši tā. Tātad, principā, tā ir izdzīvošanas skola sievai. Trušāds bižiks. Tumša maheras šaula. Medību kamuflāžu biksa kabatām. Siltas medību zeķu baterijām. Zilie ziemas dūraini. Lašas ar stalbriedi. Žurnāls MD. Jūlijas ir. Cits viedoklis par šīm sacensībām? Protams, tā kā mēs ar vīru abējiem medībās, tad parasti somu saliek man vīrs. Tas ir ļoti nopietni. Viņš, kā saka, ir vairāk pieredzējis? Ne, kāpēc? Tas ir tā brīvā izvēle. Jeb ģimenes tradīcijas? Nu, ģimenes tradīcijas, jā, varētu teikt arī tā. Nu, tad nākošais mēs skatīsimies tādu sacensības, varbūt kā vīrs saliek sievai somu. Jā, ja viņa ir medniece, tad varētu būt arī otrādāk. Nav jau obligāti, ka sievai jāliek. Tad mēs esam sacensību vietā jaunais traperis. Kas tad šeit jaunajiem traperiem ir kādas zināšanas un spējas jādemonstrē? Kas šeit notiek? Pārsvarā ir ātrums un precizitāte. Nu, precīzi, kas viņiem jādara? Jāskrien uz augšu, zem tīkla, jāizdrāpo. Jā. Tālāk jāpārvietojas tālāk pa klucīšiem. Jāpārskrien pāri klucīšiem un šāvieni. Cik? 5 mērķi, pa katru mērķi 2 šāvieni. Un, ja netiek mērķis nogāzt ar 2 šāvieniem, tad tiek piemērots sots sekundes, 5 sekundes. Tālāk tiek turpina skriet pāri ruloniem un finiši. Tā arī tiek fiksēts laiks un pieskaitīts sots sekundes, ja viņas ir. Sveiks, Māri! Nu, te jaunie traperi sacenšās ir, un tu esi galvenais instruktors, kas uzrauga šaušanu, vienlaikus arī pneumatiku popularizēt, cik es saprotu. Nu, kā vērtē jauno traperu spējas pneumatikā? Nu, bišķīt satraukums laikam pa lielu. Neviens neiedomājās, ka var tomēr no ceļa šaut vai guļus. Guļus vispār, man liekas, tikai viens ir šāvis. Visi cenšas no rokas, tas apsveicami, bet, panākumi pagaidām tādi varētu būt labāki. Es, vērtēsim kā vidējs pagaidām.
varētu būt vidēji. Pietrūkst, kā saka, vēl varbūt jauniešiem tās mednieku atjautības un pieredzes, kā tu pareizi teici, ka varbūt var arī savādāk. Tieši tā arī ir. Tā, principā, visi mērķi labi krīt, visi 5 mērķi salikt uz 10 metriem un ar lielākajām kilzonām 4 centimetri. Tā kā, principā, pārbaudījām, stabilas pozīcijas krīt visi un bez satraukuma, tā kā apmēram tā. Es saprotu, ka šeit kaut kur arī tiks popularizēta vēl sacensību gaitā arī plimtikas šaušana kā tāda. Kā FT būs vēl un iespējams arī FT. Aiz muguras cīnās vīri tādā disciplīnā kā kuiļa velšana. Protams, interesanti, kāpēc kuilis būtu jāveļ, acīmredzot tāpēc, ka kuiļa lomu šobrīd spēlē siena rullis, bet, iesim pie organizatoriem noskaidrot. Šeit ir kuiļa velšana, šeit ir rullis, kurš ir jāveļ par noteikti trasi ar 2 šķēršļiem. Lai katrs klucīt nogāz to, mums ir 10 soda sekundes, un tā viņam pēc iespējas ātrāk, šis jāizdara, un tas arī viss ir. Tātad jāveļ ne tikai ātri, bet arī akurāti. Jā, akurāti tas arī viens var arī velt, veļot, ripinot, tas ir kā kuram. Un beigās jāieliek iekšā tajā kvadrātā. Tādā pozīcijā, kā viņš ir, tāds guļus. Viņš jāieliek, un tad arī tiek nofiksēts laiks un vispārējais. Sveicināti, medniekiem LV. Šeit skatoties uz mugurām rakstīts interesants uzraksts. Jā. Esmu riesta dūlumā. Kā tas galu galā izpaužās? Jūs varētu pateikt, kā jums? Viens vīrietis saka, tu joprojām esi riesta dūlumā? Es tā pagriežos. Edis man blakus saka, tev uz muguras uzrakstīt. Es saku, jā, esmu. Bet kā tas izpaužās? Kā izpaužās? Kā izpaužās riesta dūlums? Un kā izskatās tagad, ko? Kā tagad izskatās? Vai tā neesam? Vai tā mierīgi esam? Principā, ok, jā. Kaut kā tā. Ir jūdams, labi. Veiksmi. Kā nostartējāt? Vēl dažas stafetes tikai. Patreiz ir, cik startēja. Jā, labi, tas jā. Mēs cīnāmies par trīnieku. Tas ir pareizi, tā vajag. Labi. Par trīnieku. Lai veicās. Šeit mēs redzam pirmo reizi, laikam, Mirhauzena vēsturē absolūti praktiski, protams, izņemot šaušanu, sacensību veidu, medību torņa celšana. Skatāmies, ka dalībnieki ar milzīgu azartismu un, jāsaka, var redzēt arī ar lietprasmi ir ķērušies pie šīs te sacensību veida, un kas ir ārkārtīgi labi, šie te torņi paliek arī vietējā kolektīva rīcībā, kas faktiski ir arī tāds, brīnišķīgs žests, ja. Cerēsim, ka arī turpmākajos Mirhauzenos arī būs kaut kādas šāda veida praktiskas sacensības. Sveicināti vīri, no kurienes esam? Kurzem. Kurzem? O, brīnišķīgi. Brīnišķīgi, kur lielie brieži ir. Jā.
Nu, kā veicās šajā te vingrinājumā? Brīnišķīgi. Cenšamies. Brīnišķīgi. Kā būs, būs. Nu, izdevās uz godam, jācer, ka taisījāt tā kā priekš sevis. Priekš sevis. Jā. Tā var uzkāpt arī tā lielākvīri. Mums šonedēļ jau bija mēģinājums. Jā. Cik te šonedēļ trenējot, uztaisījāt pie sevis? 4, 5. Bet uz 4 kājām. Uz 4 kājām. Nu, malači, lai vairāk būtu tādi mums mežos. Jā. Paldies. Tātad te tiesneši rūpīgi vērtē izstrādājumu kvalitāti, tur ir vesela tāda lapa, un varbūt viņi paskaidros tagad procesā, ko viņi vērtē un kā viņi vērtē, ja? Jā. Renāte, pirmais mēs vērtējam zarus. Zaru pārlaidumi ir. Zarus nedrīkst būt pa 5 mm vairāk. Un katram stabam ir skaita, ja 2 zari nav nocirsti, tā jau punkts ir. Ja šitam vai, ja piemēram vairāk, tas arī skaitās 1 punkts. Te ir 1 punkts, 1 punkts. 2, 3, 4. Tur, vai, tas jau punkti jau ir pa katru. Tas 5 punkti. 7. Zari? Jā, zari. 7 punkti pa zariem. Nākošais ir diametrs šķēršļiem. Diametrs šķēršļiem nedrīkst būt mazāks stievgalī pa 5 cm. Tā kā šitie visi jau ir uz acis, redzam, ka ir 5 reku, regad redz, ka šitas te nav. Šitas ir 4,8. Tas te ir jau 1 punkts. Tāda ir. Šitam ir vēl 1 punkts, tas ir 2 punkti. Šitam mums ir. Tur ir tieši, nē. Tas ir tieši. 2 soda punkti ir pa diametru šķēršļiem. Tagad šķēršļu garums. Šķēršļu garums. Tas ir pēc rasējuma. Viņiem ir dots rasējums, un tas ir šitai te izmēra pasīm. Uz dotu milku redz, ka tas ir galīgi nav pareizi, jo te jābūt 1,30 m, te ir ielikts 1,16 m. Skata punktus, piemēram, ja neatbilst, var būt. Ja viņi uztaisīšu punktu liek no katras skata puses, pa 2 punktu maksimums. Viens ir augšējais šķērslis, viens ir apakšējais šķērslis. 1 punkts, 2 punkti. Ja šitas nav pareizs, 1 punkts, 2 punkti. Maksimums no katra skata. Piemēram, šitam ir 1 punkts. Te ir 2 punkti. 1,20 m, tas ir 3 punkti. Un 1,40 m. 4 punkti. Līdz ar to šitam jau ir otrs puses tas pats būs. 6 punktos. Jā, viennozīmīgi. 1,22 m. Un 1,40 m. Tādēļ 1,22 m. Jā. Precīzāk tam mums vajadzēja. Jo pielaide ir 2 cm plus mīnus. Tas nozīmē varbūt 23. Jā. Šitam ir 23. Tas šitam ir tikai 5 punkti. 5 punkti. Jā, šķēršļu garumā 5 punkti. Nākošais mums ir Noliekts naglas. Noliekts naglas. Skatām naglas, kas ir noliekts no virspus galviņas. Galviņa var būt noliekta 1 centimetru. Naglas garums. Noliekta pat centimetru ir, viņš vairāk nav. Centimetru. Nu jā, tas rektais ir centimetrs. Tas ir pielaide. Tā ir pielaide. Tā, tas ir 0 punkti, līdz ar to tur ir. Tā ir normāli. 0. Nākošais mums ir Atliektas naglas. Atliektas naglas. Skatāmies, vai naglas ir atliektas. Otrā pusē ārā, jā? Ja ir atliektas, tā punktus nedod. Ja nav atliektas, tad tas viennozīmīgi ir 0,5 punkti pa katru. Jā, te visi normāli. Bet nu šitam tornim izstās, ka... Visi normāli, jā. Apakšā arī nav. Tur viss kārtībā. Izstās, ka nebūs. Tas nav. Tā, nākošais mums ir... Tur bija 0, jā? Jā, 0. Pirmais dēls. Pirmais dēls. Pirmam dēlim jābūt viennozīmīgi pie kājām pievilktiem. Nu, te ir 0,5 mm mēs pieļaujam. Ja te, tas ir 0,5. Tā kā tas ir, tur ir 0 punkti. Nākošais mums ir... Dēļu šķirbs. Dēļu šķirbs, dēļu. Starps te nedrīkst. Ir 2 punkti. Te ir 5. 5, ja ir 5 cm, tad ir pirmais punkts. Kā ir nākošie 3, tā jau ir nākošie jau 2 punkti. Tā kā te ir 7, te ir 1 punkts. Ja būtu 8, tad būtu jau 2 punkti. Respektīvi, pasliņkoši piesist vēl vienu lieku dēli. Jā. Reāli. Jā. Tas sanāk, te ir 1 punkts, te ir 2 punkti. 2 punkti ir par atstarpēm. Tā. Dēļu pārlaidumu nogatināšanu. Dēļu pārlaidumu nogatināšanu. Tas ir skatās, vai ir paralēli. Šitam te ir nogarnāti. Nu nav.
nogarināti. Ja skatāmies, mēs pielaidam, mums ir centimetrs. Piemēram, šitien te, lai tas te nav, tas ir, tam ir centimetri, tas iekļaujās. Andrej, padod otru lentu. Tad skatāmies tā, tam te ir 5, tam te var būt 4. Nu, tas te ir tikai viens soda punkts. Pa katru galvu. Otrā galā mēs skatāmies raunu to pašu. Šitam viennozīmīgi ir visi šitie te. Šitiem ir 3 soda punkti. Skatos, ka šitam ir 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 soda punkti. Dēļ pārlaidu nogarināšanā? Nogarināšanā 5 punkti. Dēļ pārlaidums jābūt ir ne vairāk pa 5 centimetri. Varbūt līdz nozāģēts, bet ne vairāk. Tur nav vairāk. Un to vērtē arī tāpatās, ja ir vairāk kā 8, te jau uzreiz 2 punkti. Te ir 0 punkti. Renāta? Jā. Dēļ pārlaidums? 0. Dēļ skaits klājumā? Dēļ skaits klājumā. Nu, dēļ skaits klājumā vērtē tā, ka jābūt 2/3 nosist no kājām. Reāli viņi ir paslinkojuši, viņi ir dabūjuši punktus pa šito. Ja mums ir jāmēra no šitā dēļ, no šitā dēļ. Ja šitani mums ir metrs, tad mums vajag 76 centimetri būt. Te ir 75, tad viņiem punktu par to nedodam. Savienojuma pietašana. Savienojuma pietašana jābūt tā bišķiņ cieši, lai cieši klātī. Nu, tas sāksim skatīt. Te, piemēram, ir pietās līdz apakšai, nav pietās līdz pilnībā. Tas ir 1 punkts. Šita pus 3. 1 punkts. Mana pus 3 tepat ir. 1 punkts. 2 punkti. Augsta 3. Augšā ir 3. Un te ir 4, 5. 5 soda punkti. Ir tas, un tas viens pietašanai ir punktu vērtība ir 0,5. Pārlaidums šķēršļiem. Augšā ir. Arī nav. Vai ir? Apakšā ir 6 soda punkti. Pārlaidums šķēršļiem. Pārlaidums šķēršļiem. Tas ir. Pārlaidums šķēršļiem ir jābūt 5 centimetri. Pāri var būt. Nevairāk. Piemēram, šitams ir, tas nav, tas ir soda punkts jau. 1 soda punkts, 2 soda punkti, 3 soda punkti, 4 soda punkti. 4 soda punkti. Nākošais izšķērdība. Nākošais izšķērdība. Izšķērdība mums vērtē no tie tiesneši, kas ir un viņi piesprauž lapiņai, ja ir pierakstīts, ka mums ir, te nav nekas pierakstīts. Ja ir palikuši kārtīs, ko ņem, paliek, piemēram, 3 virs 1,70 m lielās kārtas čupāja. Jo, ja viņi baigi daudz sagrāb, tad viņiem pašiem tas ir, laikā nāk klātī. Tagad nāk pakāpienu attālums. Pakāpienu attālums. Jābūt pakāpienam attālumam. Te pirmam pakāpienam ir 50 un pa centri, un arī pielaidi ir plus mīnus 2. 95 un 1,40 m. Tas ir diezgan precīzi. 50, 95, 1,40 m. Visiem tiem var būt 2 cm plus mīnus. Naglu skaits. Tagad naglu skaits ir. Naglu skaits jābūt 2 naglām uz pakāpieniem. Nu šeit, diemžēl, ir viena, arī viena trūkst, viena. Tas ir 6 punkti. 6 punkti. Uz grīdas jābūt tā, jābūt ir dēļiem, kas platāk pa 12 cm, jābūt katram ir galā 2 naglām. Nu, te ir tikai 6 punkti pa naglu skaitu. Šķēršļu virziens. Šķēršļu virzienam jābūt visiem uz ārējās stūri. Šitas te nav, ja viņi, tas te reki uz āru, tas te nav pareizs, tas te pareizs. Šitien 1 punkts ir pa šķēršļu virzienu. Kopējais? Kopējais, loņu stabilitāte un simetrija. Simetrijā viņš nav pēc rasējuma. Uzreiz viņam ir 2 punkti klātī. Un stabilitāte mēs skatāmies. Nešūpājās. Normāli. Jo ir kad ieliek, visiem šķēršļiem viņi kustās. Nu, tāds mums ir bijis tikai viens variants.
Nu, tas ir daudz maz. Nedrīkst iet. Nu, te varētu vērtēt tā, ka tomēr bišķi haltūrējuši puiši, ja? Nē, ir kam ir, kā saka, cits saka, mums ir zelta maliņa. Ir tā toņa arī, kam ir ļoti maz tie soda punkti, kā 3, bet, nu, daudz maz ir. Bet šis tomēr ir tāds, nu, vidējs. Šitas ir tāds vidējs, jā. Nu, medīt uz viņu sēdēt var, stāvēt uz dzinēju medībām, bet nekas nenotiks, būs labi. Ok, skaidrs, paldies jums. Vislabāk. Šeit norisinās sacensības purva bridējs. Acīm redzot, inspirācija ir no Blaumaņa novēles Ugunī nākus, kura savukārt ir ekranizēta slavenajā filmā Purva bridējs. Šeit varētu tēlēn teikt sacenšās Edgara un Kristīnas. Par to, kurš ātrāk padomju laika stilā, acīm redzot, šķērsos purvu, nakšņojot viņā. Un arī Kristīna pēc tam šķiet iznesot no diezgan tāda saindēta purva, kur ar gāzmasku jāsteigā. Kamēr komandas gatavojās, nākošās mums tiesnesis izstāstīs, kas tad tiek vērtēts un kas tiek darīts šajā pārbaudījumā. Nu, īsumā tiek vērtēts laiks, katram ir jāpārvar šķēršļu joslā, ja nolec, nāk soda punkti klāt, vienādi sakot tālāk ir telts jāuzceļ, pēc tam jāiet ar nestuvēm un jāapskrien aplis, atpakaļ jāsavāc telts. Un tas arī viss un jāskrien atpakaļ. Kuram labāks laiks, tas, protams, uzvar. Un kādam bija jābūt gāzmaskā? Kāda tad šī gāzmaskas simboliskais mērķis ir? Simboliskais mērķis? Grūti pateikt, gāzmaskas simbolisko mērķi. Gāzmaskas kā padomu laika simbols? Jā, gāzmaska kā padomu laika, jā. Tas laikam arī tā ir domāts. Tātad šeit norisinās arī vienas ļoti praktiskas sacensības – šķīvīša mešana tālumā. Faktiski tas tiek domāts tā, ka, ja kolektīvam varbūt pietrūkst līdzekļi nopirkt kārtīgi šķīvīšu metamo mašīnu automātisko, tad viņi ņem un uztrenē vienu kolektīvu metēju, kurš visam kolektīvam met šķīvīšus. Un kolektīvs var trenēties, pa viņiem eventuāli šaut. Tātad faktiski šī ir kolektīva metēju sacensības. Šīs sacensības ir ar dziļu jautājumu. Vai jūsu kolektīvā ir patiesi labi metēji? Vēl zemāk! Pieredzi! Apurvā! Šeit ir šķīvīšu mešanas sacensības ar to devīzi, vai ne? Vai jūsu kolektīvā ir patiesi labs metējs? Kā viņi norisinās un kā tiek vērtēts? Pagaidām diezgan sekmīgi. Vērtēju kā labi. Ir vīri, kas pirmo reizi paņem un ļoti labi aizdalina, un ir arī vīri, kas ir kā speciālisti, bet tajā pašā laikā diezgan slikti nostartē. Cik mēģinājumi doti? 3 mēģinājumi, 3 ieskaitas mēģinājumi, 1 izmēģinājums, lai piešaudu, tā kā teikt. Kāds ir galu galā rekords šobrīd? Šobrīd 69 metri. Pavējam, ja pret? Pavējam. Arī būs labs. Labs izmēģinājums. Labi, ejam mērīt. Jā. Vai stāv? Nē. Beigās paraugiet, ka bišķi uz augšu. Mirkhausen arī ir ļoti rūpīgi padomāts par to, ko darīs mednieku atvases, atsevišķas sacensības arī mazajiem. Šeit aiz mums sacenšās mednieku pēcnācēji dažādās sarežģītās disciplīnās. Šīs dienas festivāls ir, kā jau teicu, padomju laika garā, 30 gadu pēc tam.
Mēs visi lieliski atceramies brīnišķīgās lietas. Fotoaparātu, piedodiet, radioaparātu uz lampām, telefonu bez pogām, bet ar ripu. Brīnišķīgās melodijas plates, kas aizstāja kompaktdiskus un citas jaukas lietas. Iedomājieties, toreiz pat nebija fleškas, kur ierakstīt informāciju. Šis lieliskais pulkstenis, kurš nezina, ir šaha pulkstenis. Tā varēja izmantot plašajos padomjas skvēros, kur darba ļaudis atpūtās, spēlējot viens ar otru šahu un tādējādi trenējot strateģisko domāšanu. Tas ir visu bērnu labākais draugs, kas mīl viņus pilnīgi visu. Tas ir tēvocis Ļeņins, mūsu bijušais ģērbonis, kas neatcerās. Nu, un, protams, arī katras iestādes vajadzīgākais atribūts - sarkanais stūrītis. Kā kolhozā uražais? Nu, kā kolhozā dos jau uražais? Uražais ir tā. Nu. Uražaja lietas malā noliktas, jo visi šauj, kur vien var trāpīt, mēģina trāpīt. Tas ir ļoti labi. Jā. Vārds sakot, pionieru parādes, tūlīt 3 būs modes skate, mednieku sievu. Ideāli. Jā. Kur? Tur? Tur uz skatuves. Aiz Sīna gubas. Nu, aiz Sīna gubas. Visas pucējās, lūpas krāso. Vakar bija dējas līdz rītam. Apolona pieminekli atklājām Minhausenam. Minhausens Kur? kaut kur ir. Minhausen, Es viņu meklēju. Bet man teica aizlidojas, es tur lielgabala lodi. Jā, aizlidoja, bet sarkans vēders priekšā var atrast, un viņš visu kaut ko zina. Viņu vakar piedzirdīja, zina, pusstundas laikā. Un vislabākā kanģa bija Švīriņu kolektīvam, kas žūrijai pienes. Švīriņu kolektīvam? Švīriņu kolektīvam. Ekscelents lauku dzēriens. Būs jānoprūvē. Jā, to mikrofonā balvu viņš šodien dabūs. Nu, tad tu kartupeļu talku te pēc tam? Kartupeļu pēc tam vēl nav ienākušies. Pareizi rudenī. Protams. Nu, labi, tādus desmit. Es uz kreku strīpus vienāds, tu manā komandā, jā? Jā, zini, cik strīpus uz tam kreklam ir? Es zinu. Cik? 68. Muļķības 2. Viena tādā un otra tādā krāsā. Šeit notiek arī tāda klasiska disciplīna šaušana pa skrējošo cūku, kas gan šajā Minhausena gadījumā arī ir uzlabota vai pārveidota nedaudz. Ja mēs ievērojam, tad šīs skrējošās cūkas ir apvilktas ar reālu cūkas ādu. Tas nozīmē, ka šāvējs neredz to, ko parasti redz uz mēķa līnijas, tur, kur ir 10, kur 9, kur 8. Šeit ir jāšauj kā reāli medībās. Un vērtē reāli tos punktus tajā vietā, kur lodi izlido no mēķa, jo šīs līnijas ir šāvējiem neredzamajā pusē. Tā kā situācija ir maksimāli pietuvināta medībām. Sveiks, Kristap. Nu, esi gatavs statēt šaut pa skriejošu cūku? Nu jā, it kā sagatavojāmies, tad bija doma vienu stobru vai otru, teiksim, tā kā blāzeram var mainīt, nu, nācās ņemt lielāku kalibru, jā, vairāk pietuvināts it kā dzinēja medībām, jā, un šaušu ar 9,362. Un kāpēc tāds izvēles pamatojums? Nu, teiksim, šaujot ar 243, jā, lodas izmērs ir daudz mazāks. Tā tad attiecīgi šaujot ar 9,3, jā, nu, tas trāpījums varbūt līnijai vienā pusē, tātad var ieskaitīt nākošo ciparu, jā, nu, tā kā priekšrocības ir 9,3 kalibram, jā, tas arī, nu, tā kā dzinēja kalibrs vairāk ir, nu, šeit mēģināsim kaut ko izdarīt. Un kāda optika? Optika meopts tā virsū, nu, palielinājumu likšu laikam kaut kādu 6, jā, jo, teiksim, piesieties pie punkta nav kur, ir tikai meža cūkas āda, reāla medību situācija, un mēģināsim kaut ko darīt, jā. Tā kā šautavai, teiksim, mēs šaujam, tu redzi kaut kādu ciparu, tu zini, cik jāņem priekšā ir, tad ir bišķīt vieglāk, jā, bet šeit ir pavisam savādāk, jā. Ir meža cūkas āda, un visiem vienāda. Nu, kā reālā situācija. Kā reālā situācija, jā, nu. Mēģināsim kādu gabaliņu bišķi priekšā, pirms tam ir šis tas patestēts, nu, pasteiksimies, kā notiksies viss.
Noskatīsimies. Jā, labi, paldies. Aiz muguras mums ir sportinga sacensība vieta. Bet kā arī lielākā daļa šaušanas disciplīnu šajā Minhausenā šoreiz, arī šī ir nedaudz modificēta. Ir konkrētas krāsas šķīvīši, kurus nedrīkst šaut, jo sašaujot tos, tiek punkti nevis pieskaitīti, bet noņemti. Tātad tā ir tā kā arī medībām maksimāli pietuvināta situācija, kur medniekam pirms šāviena izdarīšanas ir jāatpazīst putns, pa ko viņš šauj, lai saprastu, vai tas ir medījams putns vai nav medījams putns. Mēs esam kopā ar Andri Kibermani, galveno šī gada Minhausena organizātoru. Pāris vārdos, Kibermaņa kungs. Cik tad galu galā mums ir dalībnieki, kāda statistika par šī gada Minhausenu? Dalībnieku skaits varētu būt ap 3000 noteikti. Ja 82 komandas, tas daudz ir. Lielākais 86 komandas ir bijuši, kad ir. Pašās arī tā rādījās, ka būs kādi 74-5, bet pēdējā brīdī tad pieteicās vēl tie, kas gribētāji bija. Tad arī drusciņi sarežģījumi arī tāpēc, ka uzreiz kaut kas jāstājas klāt, jāpadomā ir par visu, ko ir, lai varētu sataisīt. Bet kopumā izliekās, ka daudz maz normāli, daudz maz labi ir. Jo vajag jau var, lai labi atpūsties, ir ne jau galvenais tā sacensības. Sacensības tas ir tā, arī lai bišķiņi disciplinētu pašus medniekus. Kaut kas jauns jāizdomā vienmēr, lai neatkārtojas katru gadu, kas ir. Vienmēr jau tradicionāls lietas ir, kas ir medību zinības, šaušanas, ir vairāk veidi, tās ir atkārtojas katru gadu. Bet stafetes vienmēr izdomā kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, lai skatām, lai skatītājiem būtu interesanti. Jā, mēs jau novērtējam arī medību toņu celšanu. Tas ir, lai arī kaut kas kolektīvam paliek par organizēšanu. Ko es redzēju, ka ļoti ātri un veiksmīgi tās sacensības tika novadītas, jo lielākā tieši šobrīd jau 3:00 dienā ir beigušās. Jā, tā ir. Mēs domājam, ka ievilksies ilgāk, bet ļoti raiti gāja. Pats sākums mums drusciņi no paša rīta bija drusciņi grūti, sastrēgumi, drusci kaut kādas nebūšanas, bet beigas rādīja to, ka ļoti labi aizgāja. Vairs tik daži disciplīnas ir palikuši, kas vēl ir, kas pašlaik startē. Un kā ar dalībnieku disciplīnu? Daudz maz normāli par šiem gadiem viņi iemācījušies dzīvot ir kopā, un tie, kas ir nedisciplinēti, tiem liek būt disciplinētiem, jo arī mums apsardzes firma palīdz, un tā kā nav nekādas problēmas, nav īsti liels problēmas, nav. Vienmēr jau kaut kas uz tādu lielu cilvēku skaitu, kaut kāds būšanas, nebūšanas jau vienmēr gadās. Un kādu vēl šovakar mums gaida pārsteigumu padomju stilā? Šovakar vajadzētu būt no padomju stila pāriešana uz mūsdienām. Skaidrs, liels paldies par labu organizēto festivālu. Prieks dzirdēt. Īpašu uzmanību jums aicinām pievērst komjaunatnes jaunam lepnumam un kolhoza zelta vārpa priekšsēdētāja meitai. Arī sekretārei un vienkārši labam cilvēkam Maijai Andrēvičai. Koši dzeltenā kremplīna kleita nevienam nepaliks nepamanīta. To no pašas Maskavas vedis jaunietes tēvs. Pēc jaunākā modes jāviena kleita ir tik aktuālais virscelīša griezums. Necilā auguma sieviete izcils palīgs ir platformas zābaki, kas ne tikai ir neaizstājami brienot pa pļavām un pinot vainagu, bet arī dodoties uz zaļumballēm pie stautiem komjauniešu puišiem. Tērps numur 4.
Tātad jūsu uzmanībai jaunā partijas locekle Arta Edmundsone ar izcilo ārzemju darinājumu svētku kleitu. Gaiši zilā krāsa, kas mūsdienās ir ļoti moderni, sasaucas ar meitenes acīm, kleitas augšdaļas akcents, sekspīlieti illa volāni un ar zīda apdari, kas ir īpašs roku darbs. Tas viss kopā jauc puišiem prātus ar savu plīvošanos meitenes krūšu zonā. Tā ērta ekurī. Un pirmais tēps, kuru redzēsim, jums tiek demonstrēts oriģināls, vienā eksemplārā tapis izējumais tēps, 1900 svārki. Arī pionieri tad var eksperimentēt ar dažādiem audumiem. Tā abas šīs pionieres ir nolēmušas romantiska noslēpumaina modeli numur 2 rozā iešļūcenē. Sveicināti! Medniekiem LVTV gribēju pāris vārdus par modes skatu, lai jūs teiktu mums. Kāds bija modelis? Modelis bija lielisks. Gatavošanās bija ļoti aizraujoša, jo mēs neesam no šiem padomju gadiem un nācās ieiet šajā laikā. Lasīt literatūru? Nē, drīzāk uzklausīt vecmāmiņas un omītes un mammas. Vai skatīties veco padomju laiku klasiku? To jau mēs esam noskatījušās pirms gatavošanās. Skaidrs, paldies! Man bija zootehniķas tērps, un es biju tā kā veterinārs ārsta mūsdienu laika. Šie bija ļoti svarīgi mākslīgi apsaiklošanie. Tieši tā. Un tiešām svarīgs un izceļās arī un skaista dizaina, viss kā vajag. Un kā ir arī personīga pieredze ar gotiņām šajā ziņā? Man laikam nebūs tā pieredze nekāda, jā. Diemžēl nebūs, jā, bet varbūt ar laiku. Sakiet lūdzu, var īsu jautājumu medniekiem LVTV. Lietus galu galā nelīdz, bet kāpēc tāds aksesuārs skaists? Saussargs. Jā. Ak, Dievs, cik mēs neatjautīgi. Un ko jūs varētu teikt par savu modeli? Vienmēr jābūt gatavam uz visu. Piemēram? Negaisu. Sveicināti. Privet. Tad mūsu milicija mūsu sargā šodien? Kā vienmēr, bez tā vienmēr nevar iztikt, ja nesargā, kā var vispār pasākums notikties. Un kā saka, napastūbis proizšествий? Šodien ir visādi bijuši mani tie mednieki jāsargā, viņi netur šauj tanī virzienā, ne tanī, mani jāvaktē. Ir tomēr sīkā huligānisma gadījumi? Nav, šodien nav. Nav, jā. Un kā ar sociālistiskā, likumības ievērošanu? Uzstāties, visu nevar. Pēcpusdiena ir pienākusi, un mēs jūtam, ka padomju gars tomēr sit augstu vilni. Aizmugurē mums skan populāras padomju laika melodijas, modes skate, padomju laika kārtības un varas orgāni, kā milicija mūs sargā un uzrauga. Tā kā, principā es jūtos gan arī, ka atgriezies 30 gadus senā pagātnē. Pēc visām parašām, uz iesvētībām ar šādiem tērpiem. Un kad pienāk tā ničošana kāza naktī, ka ņem to plīvuru un nost un laulā jauno pāri. Un tad šādā naktī ir jāba. Un galvenais, ka profesijā strādāt, kā tu savam vīram nelīdzēs. Un šeit nākamās māmuļas, tātad tērps, tādu augļu saldējumi. Gurķi konservēšana un tomātu konservēšana. Kompatu un semiņus naktis jau skapīja noteikti goji, bet kurām ir palikuši vāciņi uz veikalu un iepērkās politiena maisiņus. Ļoti bieži mājā virtuvē nav vietas, kur viņus nolikt. Tad kāpēc no tādiem nevar izveidot īpašu kleitu? Jā, tik tak. Kurš teica, ka arī tērps nevarētu tikt veidots no izēstām konfekšu kārbiņām?
klubs Lēmaņī, Andris Čergālis no Jaunpils ar kompāniju, mednieku klubs Čemerī, Kaujmala un arī Kaļķī. Sveicam ar aplausiem un, protams, priecājamies par brīnišķīgiem tērpiem uz šīs skatuves. Jo mode mirst ļoti viss no gala. No visiem modeļiem. Šeit Minhausenā 2012 mēs esam ieraudzījuši jaunu izdevumu. Un šeit mums stāv priekšā Linda Dombrovska, šī izdevuma jaunā galvenā redaktore. Linda, Jā. kas šis par izdevumu ir? Šis ir, varētu teikt tā, ka Latvijas mednieku saime ir beidzot tikusi pie izdevuma, kas rakstīs tikai un vienīgi par medībām. Par cilvēkiem, kas medī, par dzīvniekiem, kas ir medījami, par medību veidiem. Es domāju, ka jebkurš mednieks, sevi cienošs mednieks, būs gatavs šo žurnālu lasīt, paplašināt savu redzeslauku. Mēs arī gaidām viedokļus, priekšlikumus, jo bez medniekiem tas žurnāls nevar pastāvēt un nekas no viņa nesanāks. Jo mēs gribam rakstīt arī par Latvijas medniekiem, kas ir fantastiski cilvēki, kas iet mežā un dara labu darbu, un tas ir jāpastāsta lielākai pasaules daļai. Tātad, žurnāls iznācis tagad ir augustā, jā? Vakar, 4. 2. augustā, bija iespējams nopirkt pirmo reizi žurnālu medības. Jā, VDV dienā kā reiz. Jā. Klau, un cik bieži viņš iznāks? Reiz mēnesī. Katru mēnesi būs konkrēta tēma, pa ko mēs rakstīsim, tā kā droši uz visām tirdzniecības vietām, kur tirgo presi, un būs žurnāls. Un nākošā mēneša tēma, ja nav noslēpums? Var uzminēt. Stalbriežu baurs. Jā, kā es nevaru iedomāties. Kauns par visu ģīmi. Veiksim tad jaunam izdevumam, un man jau ļoti patīk. Un gaidām mednieku atbalstu, jo bez medniekiem nekas nav iespējams. Labi. Festivālā ir arī pieejama pilnīgi tematiska kultūras programma. Mums aiz muguras pašlaik notiek uzvedums, kur stāsts ir tieši par Minhausenu. Kungs, 2012. gada Minhausens, ar ko viņš atšķirās no iepriekšējiem gadiem, un kāda noris ir? Es domāju, ka tas tāds ļoti liels izaicinājums, tāpēc, kad es godīgi sakot neatceros no visiem Minhauseniem, ka tas tiktu rīkots tādā pilnīgi tukšā vietā, kur vispār nekā nav, kur normāli pļauj sienu, ganās govis, pēc tam, kad visu te novāks, ganīsies govis, jo te nebija ne elektrība, nekāda infrastruktūra, pilnīgi tukša vieta. Tā kā medniekiem pienākas, atnāk uz mežu, uztais medības, aizbrauc mājā, viss paliek kārtībā. Pilnīgi neticami. Jā, tā ir neticami, bet Minhausens jau dara brīnums. Un kas vēl ir jauns šajā gadā? Es domāju, ka tādi interesanti sporta veidi, salīdzinoši, manuprāt, jūs jau paši to redzējāt, ka arī izdoma, piemēram, uztaisīt turnīšus, lai kolektīvam paliek. Varbūt tas nav jaunums, bet tomēr gribās atzīmēt Rencēnu medniekus, kuri varbūt ieviesīs labu tradīciju, ka paši nepiedalās Minhausenā, bet visu organizē un dara to brīvprātīgi un praktiski savā brīvajā laikā un pilnīgi pavelti. Īstenībā, ko es novēroju, manuprāt, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ārkārtīgi raiti norisinājušās sacensības. Viņas faktiski ir šobrīd jau pabeigtas un cilvēki var nodoties kultūras programmas baudīšanai. Jā, es domāju, ka Andris pats ir, Ķibermanis Andris ir tāds profesionālis tādā ziņā, kad viņš ir gan labs šāvējs, gan ļoti daudz sacensībās piedalījies. Viņam ir pieredze tādā ziņā un man liekas, ka viņam ļoti labi palīgi dēli, kuri tāda komanda kopā ar mūsu padomiem no asociācijas, kad varēja arī veiksmīgi šo pasākumu novest līdz galam. Un ko varētu vēl novēlēt Latvijas medniekiem? Latvijas medniekiem novēlēt, lai būtu zvēri, lai būtu ko medīt, lai būtu kur medīt, lai būtu ar ko medīt.
Un es domāju, ka pārējie jautājumi jau viss ir pakārtoti. Un ja neveicās medībās, jāatcerās, ka tad veiksies mīlestībā. Minhausens 2012 tojās savam veiksmīgiem noslēgumam. Vēl tikai apbalvošana, veiksmīgo mednieku un kolektīvu sumināšana, un tad jau tikšanās nākošajā gadā citā vietā, citā Minhausenā.